Sveiki visiem, kas skatās šo video. Šodien mēs braucam uz citu līniju. Mēs nebraucam vairāk pa šo, mēs braucam uz Lielvārdas līniju. Un stacijas būs Vagonu parks, Jāņvārta un varbūt vēl kāda. Tad jau redzēs pa ceļam. Nu, kāpam vilcienā. Man liekas, vienkārši pārceļamies uz vilcienu vienkārši. Vagonu parks ir pieturas punkts Rīgā, līnijā Rīga-Kruspils. Pietura ar nosaukumu Kalpaka parks pastāvēja 20. gadsimta 30. gados vagonu šķirošanas parkaru darbinieku vajadzībām. Nosaukums Vagonu parks pieņemts pēc 1945. gada. Nu, mēs esam Vagonu parkā. Atkal es tik parādīšu. Stācija kā parasti, nekas īpašs, vienkārši, tā kā pārējās bija. Bet interesantais, kas šeit ir tas, kad kāpēc nosaukuma Vagonu parks, redziet, ir vilcieni. Šeit stāv vilcieni, principā. Šeit stāv dažādi vilcieni, jaunie, vecie, dīzeļi, elektroniskie visi. Es domāju, ka es aiziešu tālāk un apstīšos, kas ir tur. Reku pieņemsim, vilciens dodas uz Vagonu parku. Un jā, viņš tur brauc iekšā un viss. Es it kā varētu aiziet tur, bet es nezinu. Izstās baigi bīstam pāri sliedēm iet un te ir daudz tādas. Te nav tā kā vienas sliedas, te ir vismaz kādas 5 jāiet pāri. Tāpēc es domāju, kad kur ir cilvēks. Tā apmēram. Bet es baigi tālu neiešu. Bet redziet, tur ir vilciens. Pasaka, man patīk šī stācija. Kāpēc man viņa patīk? Teicu, daudz vilcieni. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc man viņa patīk. Bet dodamies uz Jāņvārtiem tad. Jāņvārti ir dzelzceļa stacija Rīgā, līnijā Rīga-Kruspils. Jāņvārtu parks ir paredzēts kravas vilcienu nosūtīšanai. Mūsdienu dzelzceļa stacijas nosaukums cēlies no daudz senākā Rīgas priekšpilsētas nocietinājuma Jāņu vārta nosaukuma, kas uzcelti ap 1626. gadu. Rīgas Ērgļu dzelzceļa līnijas būvēšanas laikā izveidoja pieturas punktu Jāņvārti. Ko es esmu Jāņvārtos? Es varu parādīt. Es jau rādīju, bet rekur. Te ir daudz preču vagoni un vilcieni.
Viens tikko pabrauc garām. Nu, tad ir ceļš. Nu, tā ir Rīga, jā, sliedes. Tas arī viss ir laikam, ko es varu pateikt par šo. Nu, nekas slikts nav, bet parasta stācija vienkārši. Nu, ar savām niansēm, kā pieņemsim. Te ir vagoni preču daudz, salīdzinoši daudz. Tur ir, un es nezinu, vai es tiešām redzat, bet tur tālumā ļoti daudz. Tā kā reāli. Es neesmu bijis tādā stacijā, kur ir tik daudz. Man liekas, tā ir tāda lieta, ko varu paņemt no šīs stacijas. Nu jā. Tad tiekamies nākamajā stacijā. Nu, es domāju, es vēl aizbraukšu uz vienu staciju. Tā nākamā stacija aiz šīs ir Daugmala. Tad mēs tur brauksim, un tad mēs būsim jau izņēmuši 3 stacijas šodien, tad ar to mēs beigsim. Tāpēc, jā, tiekamies Daugmalā. Daugmale ir pieturas punkts Rīgā, līnijā Rīga-Krustpils, Šķirotavas stacijas teritorijā. Pieturas punkts ierīkots 20. gadsimta 30. gados Šķirotavas lokomotīvi depo strādnieku vajadzībām un sākumā tā arī nosaukts par depo. Vēlāk pārdēvēts par C-parku, bet no 1977. gada pieturas nosaukums ir Daugmale. Nu ko, Daugmale. Pirmais, nu jūs jau redzat, pirmais, kas man pieķēra aci, ir, šis, nē, es jau neko slikti nesaku, tie jau gan jau ir veci vagoni. Tie ir veci tiešām. Un galvenais, interesantākais tas, ka šie vagoni salikti tā, kad reāli viņi vismaz ir kaut kādi, es nevaru izskaitīt, man liekas kādi vismaz 20 reāli rindā, viens pēc otra. Tas ir vienkārši tāds. Es pirmo reizi redzu tādu lietu. Tas baigi interesanti, man liekas. Pārējais atkal, Rīga, sliedes, stacija. Bet tiešām šis ir interesanti. Tas man patīk. Tas ir kaut kas tāds, kas nav citās stacijās. Es kopš neesmu redzējis, varbūt citās stacijās ir, bet es nedomāju. Jā, es teikšu, man patika šodien 3 stācijas. Man patika. Vagontanks bija foršs, Jāņa vārti arī labi, un šeit arī labi. Es domāju, ka vienkārši tiekamies nākamajā video, ka jau brauksim uz nākamām stacijām, es tikai nezinu kurām. To jau mēs redzēsim. Bet galvenais, paldies, ka bijāt ar mani. Un tiekamies nākamreiz.